19. gadsimta romantisms. Romantismu pārstāv attēlo emocijas, kaislības un pārdzīvojumus. Lielās Franču revolūcijas ietekme Eiropā veicina cīņu pret dzimtbūšanu. Turpina dibināt augstskolas. Izglītotie cilvēki nāk ar jaunām idejām par brīvību un vienlīdzību. Tagad tu mācies, un tev no citu idejām rodas jaunas idejas, jo idejas vairo idejas. Daudzās zemēs, arī Latvijā, aizrautīgi tiek vāktas tautas dziesmas un melodijas. Latvijā notiek pirmie dziesmu svētki. Mēs labi zinām, cik tas ir iespaidīgs piedzīvojums, jo šodien paši piedalāmies dziesmu un deju svētkos. Tautas melodijas iedvesmojušas slaveno komponistu Frederiku Šopēnu. Ievērības cienīgus romantiskās mūzikas piemērus mums atstājis ne tikai Šopēns, bet arī Šuberts un Šūmanis. Iegaumē skaņdarbos pievēršas dažādām niansēm. Parādās jaunas formas, kā piemēram miniatūras. Rīga ir kļuvusi par koncertu galvaspilsētu. Šeit viesojas daudzi slaveni mūziķi, koncertējusi pat Šūmaņa sieva. Tas ir ievērības cienīgs fakts, jo 19. gadsimtā sievietēm nav pieņemts strādāt ārpus mājas un nav balss tiesību. Rodas pirmās, teiksim tā, popzvaigznes. Kāpēc es rādu šos divus pirkstiņus? Tāpēc, ka 19. gadsimtā bija tādas slavenības, kas spēja novest publiku ekstāzē. Tieši kā popzvaigznes mūsu izpratnē. Ar ko tad viņi pārsteidz ar virtuozitāti? Piemēram, komponists Ferencs Lists aizrāva ar savu virtuozo klavierspēli. Savukārt Paganini burtiski šokēja publiku ar savu violspēli. Kad viņš, garš stalta auguma, iznāca un sāka spēlēt violi, visi palika vaļā mutēm. Klīda baumas, ka viņš savu dvēseli pārdevis melnam, tāpēc varot tā spēlēt. Tev iespējams ir kāds mūziķis, kur koncertā tu sajūsmināts kliegt un dejotu. Jā, super! Saglabājušās liecības, ka arī toreiz klausītāji līdzīgi uzvedušies, būdami ekstāzē skaisto skanīgo melodiju un virtuozā izpildījuma dēļ, attīstās rūpniecība un cilvēki var ceļot ar kuģiem un mašīnām. Tas ir ātrāk un netik ļoti bīstam kā ar karieti. Tagad mūziķiem ir daudz lielāks iespējas pārsteigt publiku arī ārzemēs. Šajā laikā attīstās arī skaņdarbi orķestrim un top jauni mūzikas instrumenti, kā saksofons un tuba, tāpēc ieklausies tā laika mūzikā, izbaudi to, pamani jaunās nianses un iedvesmojies.